Topošie superbēbīši vecāki ar katru dienu tuvojas lieliem notikumam. Tāpēc jāsarūpē visa dzīvē nepieciešamais, arī bērnu ratiņi. Dosimies uz veikalu un sapratīsim, kuri būs īstie. Ratu izvēle ir nozīmīgs notikums ikvienā ģimenē, kurā tiek gaidīta mazulīša ierašanās. Cik lielus, cik smagus vai vieglus kādā krāsā, parametru ir daudz. Arī topošie superbēbīša vecāki Liene un Kaspars ir ratiņu meklējumos. Tāpēc devāmies uz veikalu, lai saprastu, kuri būs piemērotākie gaidāmajam superbēbītim. Tu pavelc uz iekšu un ārus, pastīšos, kā tu izskaties ar ratiem. Smieklīgi. Cik mīlīgi. Nu, bet forši. Aplūkojot dažādus ratu modeļus, Liene un Kaspars izvēlējās 3, kuri šķita visatbilstošākie topošo vecāku prasībām. Taču pirms tiek veikta izvēle, bez konsultanta padoma neiztikt, jo ļoti būtiski uzdot savus jautājumus, lai zinātu, ka iegādājamies tieši to, ko esam meklējuši. Mēs dzīvojam Jūrmalā, mums ir mežs, mums ir jūra. Mēs pilsētas praktiski nav. Ja kaut kur jāpārvietojās, tad mēs, protams, tas ir arī tas noteikums, kas mums interesētu, lai viegli viņi saliktos, lai viņi nebūtu smagi, lai mašīnā. Jā, arī lai mājās varētu, lai neaizņem ļoti daudz vietas, tāpēc, ka mums nav papildus telpas, kur, piemēram, glabāt ratus neizjauktā veidā, tāpēc būtu labi, ka viņus varētu tā smuki kompakti novietot. Liene un Kaspars skaidri zina, ka vēlas ratus ar 4 riteņiem, lai priekšējie būtu kustīgi un viegli vadāmi. Tāpat nozīme ir arī kulbiņas izmēram. Superbēbītis pasaulē nāks vasarā, taču arī gada augstajos mēnešos šī kulbiņa būs vēl nepieciešama. Tie ir vispopulārākie rati Latvijā. Es uzskatu, tāpēc, ka viņiem tiešām ir lielās kulbas, ļoti siltinātas, piemērotas mūsu augstajās ziemās. Rāmim lieli 4 riteņi. Un līdz ar to jābūs ērti braukt pa mežiem un jūru. Šo ratiņu kulbas iekšējais izmērs ir 79 cm. Tāpat kulbiņā ir iestrādāts paceļams galvgalis. Kas ir ar šīm kulbām atšķirīgs no citām, ir tas, ka viņiem iekšā ir ventilācija. Šeit mēs viņu varam atvērt un aizvērt. Respektīvi, ja ir ļoti karsta diena, tad lai nav pārāk silts viņš vienkārši nesakarst. Ja viņš nesakarst, tad varam atvērt. Tā kā vasarās pie mums ir ļoti daudz odu un citu dažādu kukaiņu, tad svarīgi skatīties, vai ratiņu kulbas jumtiņā ir iestrādāts moskītu tīkls, kas pasargās bērniņu. Ja tāda nav, tad vērtīgi to iegādāties atsevišķi. Jumtiņš pārliksies arī sporta daļu virsū. Tādējādi arī sporta daļā uzreiz jau būs šis iestrādātais insektu tīkliņš. Piemēram, un šiem ratiem tā sporta daļa, viņai jau var arī automātiski uzlikt kaut kādu sporta daļu, vai ne? Jā, komplektā uzreiz nāk sporta daļa. Jāpērk, vai ne? Rāmis paliek tas pats, bet mēs noņemam kulbiņu. Kulbiņu noņemam ļoti vienkārši. Sānos ir 2 lielas pogas. Jā. Un kulbiņu noliekot uz zemes, tā ir kā šūpulīts. Lai mēs saprastu, vai šie rati ir ērti lietojami, noteikti veikalā jāpamēģina tos izjaukt un salikt, lai pēcāk mājās nav jāmin, kā īsti tas jādara. Pirms iegādājamies bērnu ratiņus, jāsaprot, cik liela nozīme ir to svaram, jo ir pieejami ļoti dažāda smaguma braucamrīki. Šo balto ratiņu svars ir 16 kg. Kam jūs ieteiktu, Sintī, šitādus ratiņus? Piemēram, es arī daudz ko no tiem ratiem nesaprotu, tāpēc, kam jūs ieteiktu? Kādai sievietei, kādai ģimenei, vai ir kaut kāda tur speciāli priekšnosacījumi? Tieši šādi lielie emojungas rati ar lielajiem rāmjiem, man liekas, būtu visērtāk cilvēkiem, kam ir privāta mājas, tāpēc, kad viņi varētu nelīst liftā, viņi varētu būt arī smagi. Nesāšanai tieši. Uz dzīvokļa viņi aizņem vairāk vietas, kā citi rati arī salocīti. Izvēloties ratus, mums jāizvērtē, cik lielu lomu spēlē ratu bagāžas nodalījums, vai mums ir nepieciešams liels gros, vai pietiks ar neliela izmēra vietu somai. Šos mēs izvēlējāmies, tāpēc, ka viņi ir vispār kardināli atšķirīgi. Tas dizains jau ir tas, kas piesaista pirmais. Bet vai ir tā funkcionalitāte arī vienlaicīgi šiem ratiem? Jā, viņiem gan ir mazākas kulbiņas, bet rati ir funkcionāli. Viņiem ir arī lieli riteņi, kas ir svarīgi. Priekšēji riteni grožzāmi, līdz ar to viegli būs manevrēt. Bet problēma ir tāda, ka šiem ratiem nav pietiekama liela amortizācija, lai ar viņiem būtu ērti braukt pa mežiem vai Jūrmalas smiltīm, viņi būtu vairāk pilsētas rati.
Par šiem ratiņiem noteikti priecāsies gara auguma māmiņas un tēti, jo kulbiņi atrodas augstu uz rāmja, lai gan šis augstums ir regulējams un piemērojams arī mazāka auguma māmiņām un tētiem. Bet tas, ko es pamanīju, kas man ļoti patīk, tā ideja tāda, ka viņi ir augstu, tā kulbiņa. Un, ja pieņemsim, ir dāma, pilsētā skaidrs, smuki gribās augstspēšu kurpēs pēc bērniņa piedzimšanas, tad, kad jau visu veselību jau ir kārtībā, viņi, es domāju, pilnīgi droši, uzkāpjot arī uz papēžiem ar šiem ratiņiem, var pārvietoties. Sporta daļa šim ratu rāmim ir viegli uzliekama. To tāpat kā daudziem citiem ratiņiem iespējams likt gan braukšanas virzienā, gan pret sevi. Tāpat šos ratus ir viegli salikt pārvadāšanai. To svars ir 12 kg. Taču topošā superbēbīša tēta Kaspara favorīta ratiņi tomēr ir šie. To svars ir tikai 9 kg. Tie ir vieglākie bērnu ratiņi, kādi šobrīd ir pieejami. Viņiem arī ir interesanti tas, ka dizainu var veidot pats, respektīvi izvēlēties gan augšējās krāsiņu, gan apakšējā krāsiņu materiālu pēc vēlmēm. Līdz ar to tie rati būs unikāli. Man uzreiz jautājums, šim taču ir pieejami arī lielāki riteņi, vai ne? Jā, tas patiesībā ir ļoti svarīgi, jo ar šiem maziem ritiņiem mēs varam ērti manevrēt pilsētas ielām, bet tieši tad, kad jūs vēlēsieties braukt uz jūrmalu vai pastaigāties pa mežu, ir ērtāk nomainīt priekšējos riteņus pret lieliem ritiņiem tādiem, kādi ir aizmugurējie. Noteikti pievēršam uzmanību ratiņu rokturim, lai gan lielākoties visu ratu rokturi ir pielāgojami mūsu augumam. Arī pārējiem abiem ratiem sportdēļ liekās abos virzienos, bet jums viņa fiziski jāliek, pašam jāceļ. Tad šeit šiem ratiem pārcelsies rokturis. Tas ir forši. Arī šos ratiņus izjaukt pārvadāšanai ir vieglāk par vieglu. Noliekam bremzīti, nolaižam rokturīti un vienkārši paceļam. Iedomājies. Vienkārši šito pat var. Tā kā bērnu ratiņi ir lieta, kuru mēs izmantosim katru dienu vairāku gadu garumā, tiem ir jābūt patiesi ērtiem. Praktiskā nozīme tomēr stāv pāri visam. Mūsu rīkotajā konkursā ratiņu atlasē ir uzvarējis šis modelis. Šie rati, jā, nozīmīgi. Ērti, viegli vadāmi, viegli saliekami, un mums abiem ļoti patīk. Mēs ceram, ka arī bebītim, kuru vēl pagaidām tikai gaidām, ļoti patiks ar viņiem braukāties. Nu lūk, ratiņi superbēbītim ir atrasti. Tagad vien atliek gaidīt mazulīša nākšanu pasaulē. Mazais superbēbīti, mēs tevi ļoti gaidām!